Mēs atrodamies Gaujas Nacionālā parka pašā maliņā, no Rīgas puses braucot pašā sākumā, Imants Ziedoļa muzejā. Un šeit atrodas Ginfesta festivāla viens no mākslas darbiem. Mājām, kurās nedzīvo bites, starojums nav tik tāls. Tas ir tieši tikpat stāsts par bitēm, kā tas nav par bitēm. Tas ir par bitēm tieši tikpat, kā tas ir par mums. Un par mums, kas veidojam mājas, par to, ka mājām patīk dzīvot. Un mājām patīk, ja viņās dzīvo. Un mājas ir dzīves tad, ja par viņām rūpējās. Un, man liekas, bites ir ļoti skaista, tāda semantiska alegorija par to. Un mans darbs arī par to ir. Mēs šī festivāla ietvaros runājam par dabas aizsardzību, tādā zaļuma kontekstā un, es domāju, arī dvēseles kontekstā par to jārunā ir. Un šī ir tā reize, kad ir vērts apvienot gan tās Imanta zaļās idejas, par kurām viņš iestājās savas dzīves laikā, gan viņa sapņus par bitēm savās mājās, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varētu tādā mazliet Imanta balsī runāt arī par šo tēmu.